Sveika! Kā veiksmīgāk cīnīties ar celulītu? Tas, ko es noteikti numur 1, ko es varu ieteikt, tā ir kustība. Kustība. Jā, ķermenim ir visu laiku, tas arī ir jautājums par ādu, par limfu, par vielmaiņu, kas notiek tieši šķidruma apmaiņas ķermenī. Ja ķermenis sēž daudz uz dibena un uz kājām, tad, protams, ka veidojās šī arī ādas elasticitātes zūd, tā limfas darbība nenotiek, vielmaiņa nenotiek, arī šīs visas pārējās šķidruma apmaiņas, kas ir ķermenī, nenotiek tā, kā tām vajadzētu notikt. Nekustās arī vajadzīgās tauku šūnas, līdz ar to tāda pilnīgi nekustība ir lielākā īstenībā celulīta rašanās iemesls. Plus tātad kustēties, šie minimums dienā, es teiktu 10 000 soļi ir daudz, lai to sasniegtu, bet 5 000 dienā kā minimumam noteikti, ka vajadzētu būt. Praktiski visas šīs rekomendācijas, kas par kustību ir tās 150 minūtes, kas ir aerobs darbs, ko nozīmē aerobs ātra soļošana, teiksim arī jau skriešana, ja ceļi ir kārtībā un arī tas svars nav par lielu, lai skrietu, kas ir riteņbraukšana, viss cits, kur tu jūti, ka jau paliek mazliet grūtāk elpošanai. Šāds aerobs darbs 150 minūtes kā minimums nedēļā tiek rekomendēts un nevelti. Es saprotu, ja to ir grūti ieviest, tad praktiski ir jādomā, lai vien vairāk būtu un skatīties, kur to var ielikt savā ikdienā. Ja tā sadala, tad īstenībā izejot ārā pastaigā un pusstundu pastaigājot tādā ātrākā tempā, piemēram 5 reizes nedēļā, iespējams, tad tas būtu tas, uz ko sākotnēji tā kā arī tiekties. Tad, ja ir arī, teiksim, šie spēka treniņi, arī pēc rekomendācijas 2 reizes nedēļā pieliekot klāt spēku, kas arī nostiprinās muskuļus un palīdzēs šie vielmaiņas darbībai, palīdzēs sākt izmantot rezerves ķermenī, kuras iespējams ir sakrājušās arī tajās zonās, kurās tad arī veidojās celulīts, tad tas arī noteikti būs vērtīga lieta. Tātad kustība ir pilnīgi kā numur 1. Numur 2, jāsaprot, kas notiek ar uzturu. Šī ādas kvalitāte un arī zemādas kvalitāte ir pilnīgi ļoti ietekmēta arī no uztura, vai nav pārāk daudz transtauskāps, vai nav pārāk daudz cukurs, šis arī viss ir jāņem vērā. Numur 3 lieta, kas ir šīs ārējās stimulācijas, kas ir vai vakuma masāžas, var arī īstenībā arī pats sev vienkārši masēt, izmasēt kājas katru vakaru ar rokām kaut vai var doties uz vakuma masāžu, var doties arī uz LPG, kas ir visas šāda veida, kas ir salonos pieejamās. Protams, ir cilvēki, kas arī ar vakuma masāžu nodarbojas arī pašu mājās. Tā ir lieta, kas katram pašam ir jāizpēta, tomēr skaidrs, ka tāda ārēja stimulācija arī palīdz šai limfas darbībai, palīdz arī ādas nostiprināšanai, tā kā laiku pa laikam kursveidīgi tas arī ir vērtīgi, ko darīt, lai palīdzētu šai ādas elasticitātei un ādas stingrumam un tvirtumam, kā arī sausā birstēšanās. Tas arī būtu tas, ko pats var mājās darīt, stimulējot no ārpuses ādu un palīdzot tai vielmaiņas darbībai, limfas kustībai un visam tam, kas tad tur ir sakrājies, kas nepatīk. Un jāatcerās, ka ir sev jādod laiks, tas nebūs tāds varbūt vienas dienas jautājums. Pamazām ar laiku regulāri izpildot šīs darbības, skatoties, vērojot, kas notiek, noteikti vajadzētu būt diezgan stabili vērojamiem uzlabojumiem.